Čau, Dāvi. Čau, papa. Nu, kas te notiek? Kas rītdien būs? Tātad rītdien ir pirmās sezonas atklāšanas sacensības Viesturos. Jā, un pirmās sacensības liels pārmaiņas Viesturos notikušas. Un ieskaitot arī Golfa akadēmijas atvēršanu, Davis Golf Style Academy. Kā redzam, šodien mums te ir jauniešu treniņš. Jauniešu programmu mēs veidojam ļoti nopietni un rītdienas sezonas atklāšanas sacensības, kurām sekos citas sacensības. Kas tur ir ar tām jauniešu? Tur, es saprotu, ir kaut kādas grupas, jā? A, B, jā, tātad vecumi kaut kādu? Jaunieši dalās 3 grupās. Nu, pagaidām vēl 2, bet cik pavasarī nav viņi vēl tik daudz, jā. Dalīsies 3 grupās A, B un C. Viņi dalās pēc vecuma, viņi dalās pēc, vairāk gan pēc spēles līmeņa. Jā, teiksim, arī pēc tādiem ieskatiem, attieksmes. No A var nokrist uz B, no B var tikt uz A tiekšanu. Man tā ideja veidot tādu piramīdu, jā, kur ir motivācija jauniešiem censties, vai tikt augstāk. A grupai arī, teiksim, būs privilēģijas, formas, turnīri. Vispirms obligāti, labākie noteikti spēlēs visos Latvijas lielākajās sacensībās. Jā, tāpatās citi, teiksim, kas ir B grupā, spēlēs arī citās sacensībās vienkāršākajās Latvijā. Jā, tāpatās tieksies arī uz lielajām sacensībām. Protams, labākie kā Linda Dobele un teiksim, Roberts, viņi brauks spēlēt ārzemēs, protams. Jā, visu kaut kur, Austrija, Ungārija, jā, tur ir. Šogad ir arī, starp citu, septembrī ir pasaules čempionāts amatieriem, jā, un, teiksim, Roberts Eikmans, kas ir mūsu golfa skolā, ļoti iespējams tiks sastāvā, un arī Roberts Bišs iespējams uz to principā tiesās. Tas ir reāli pasaules čempionāts amatieriem pieaugušajiem. Pieaugušajiem, jā. Jā, pieaugušajiem. Tad tie kurā es arī kādreiz piedalījies. Nopietni spēlētāji. Tas ir ļoti nopietni profesionāli, jā, protams, jā. Teiksim, manā junioru programmā ir pašlaik 6 spēlētāji, pat no Latvijas izlases. Latvijas izlasē laikam 16 spēlētāji un 6 ir mūsēji. Tā kā ļoti nopietni. Kārlis Eniņš ir mans palīgs, jā, un viņš, teiksim, pilda tādas menedžmenta lietas arī vairāk, un plus viņš strādā man par treneru palīgi, ja, viņš arī, vairāk var tās bišķiņi ir iesācējiem, jā, zaļās kartas, un viņš palīdz man strādāt arī ar jauniešiem, pieskatīt treniņu procesu un tādas lietas. Kā tevīm pašu, kā tu plāno sacensībās piedalīties, parādīt meistarklasi. Tu tomēr esi trenējies pie, man liekas, kaut kādiem pazīstamiem. Jā, mēs esam pie pazīstamiem treneriem trenējies, es paigi neplānoju. Kas tie bija pa treneriem tev pazīstami? Es esmu trenējies pie Davida Ledbetera, kas viens no pasaules vadītākajiem treneriem, ne pie viņa, bet pie viņa galvenā, mācekļa, Eiropā, kurš ir Kvintins Vanderbergs no Dienvidāfrikas. Bet visvairāk, teiksim, es to iemācījos, un kas man vairāk palīdzēja, ir Toms Burnets, Amerikā, Floridā treneris, kurš arī strādā ar PGA Tours profesionāļiem. Līdz ar to es esmu redzējis to sistēmu, es esmu redzējis, kā tas dienā notiek, un līdz ar to es ticu, ka es varu izaudzināt no šīs jaunatnes kaut ko līdzīgu. Kas pēc tavām domām mums ir tie stiprākie golferi, teiksim, no tādiem, vispār no golferi? Nedrīkst teikt, viņi te blakus stāv, sakā. Jā, teiksim, Jaunieši, jā, Roberts, jā, Linda. Jā, kas ir, teiksim, vēl no tādiem pieredzējušākiem? Kārlis Broders, protams, viņš gan ir 23 gadu vecs, jā, bet viņš joprojām Latvijas labākais spēlētājs pašlaik pateikt. Amatieriem, jā, Ko tu saki par, teiksim, Vilu Kristupānu? Vils Kristupāns ir, arī viens no Latvijas labākajiem amatieriem. Jā, noteikti top 10. No sievietēm, kas mums ir tāds? No sievietēm, protams, Krista Māra Puisītis, Krista Māra Puisītis, kurš studē Amerikā, Latvijas pašlaik labākās sieviešu spēlētājs ar nopietnām ambīcijām profesionālajā golfā īstenībā ilgtermiņā. Un nākamajā Linda. Un tad ir mums vēl Indra Eniņa, kas ir arī turpat vien ir, jā. Vēl ir Anna Švanka nozvā, protams. Tā kā mums ir tā nākotne, jā? Mums ir nākotne, ka maz nevajag. Vienkārši jānāk un jātrenējās un jānāk un jātrenējās, jāklaus, jābūt nopietniem, jā. Klau, es vēl te dzirdēju, mums arī būs kaut kāda uzlabojuma treniņu laukumā šogad. Jā, mums sagaida lielas pārmaiņas pietiekami, tātad arī šī treneru māja tiks nojaukta un tiks uzbūvēta jauna un lielāka, jā, un lielāka, lai tur varētu veikt profesionālu filmēšanu ar nopietnām kamerām, lai varētu analizēt šos vēzīmus, jā, tāpēc viņi ir jāpalielina. Tāpatās mums ir, mēs tagad citam no zāles, mums būs jauna vēl zāles izsitiena vieta, jā, un mums būs bunkurs jauns, kur mēs arī varēsim trenēties, un mums būs arī pašiem savs grīns uterēšanas treniņu laukumā. Protams, tas viss prasīs laiku, bet tas viss jau ir procesā, un gada laikā, es domāju, ka izstīsies. Pagaidām tev izstāst kā treniņu laukums, bet es gribu ļoti ātri panākt, lai tas izstāstīšu pēc Golfa akadēmijas, jo tā ir liela starpība. Lai tad jums ir labi iet un veicās, lai jums ir daudz golferi un lai latvieši iet pasaulē. Bet vēl pēdējais jautājums, kā tu atceros, vai Kris Holts labi spēlē? Es ar viņu neesmu spēlējis, bet es esmu dzirdējis
Es esmu dzirdējis baigos stāstus, ka viņš tur sito, tad ir 350 metrus pāri visiem ūdeņiem. Tur, nu, nezinu, es pats neesmu redzējis, bet, nu... Jā, viņš laikam mums ir brīnumbērns. Būda tur ir, jā. Hokejists, zin kā, hokejistiem tas vēziens arī no dabas kaut kā ir parasti. Nu, tā kā spēlē viņš noteikti labi. Bet, nu, pats es neesmu redzējis. Okay, bet es zinu, ka viņam handikaps ir 2, tas gan laikam. Tā kā, nu, tas laikam kaut ko liecina. Jā, tas, protams, par kaut ko liecina. Jā. Tas būtu Latvijā viens no labākiem principā arī. Nu, cerams, ka viņš Dinamo spēlēs. Jā, šogad varbūt, jā, bet nu, tad varbūt arī redzēsim viņu laukumā. Labi, nu tagad gan paldies. Labi, paldies tev. Paldies.